Nākamgad apritēs 150 gadi kopš Dikļos notika mācītāja un rakstnieka Jura Neikana organizētie pirmie dziesmu svētki. Gatavojoties šai jubilejai, Dikļos top dziesmu svētku muzejs. Jau ir sagatavotas telpas ekspozīcijas iekārtošanai, savukārt tikko noslēdzies projekts par kinozāles aprīkojumu iegādi, ko atbalstīja Boris un Ināras Teterevu fonds. Dziesmu svētku ekspozīcijas kinozāli atklājot, notika arī Vidzemes televīzijas veidotās videofilmas Dziesmu svētki no šūpuļa līdz mūsdienām pirmizrāda. Tā ir viena nozīmīga ekspozīcijas daļa, jo mēs domājam, ka ne jau vienmēr cilvēkam ienākot muzejā, tā ļoti paliek, it sevišķi zinot, skolnieki šeit daudz apmeklē arī ekspozīciju un jaunieši. Nevienmēr no šīm klusējošiem stendiem visa informācija ir paliekoša tā atmiņā, un varbūt tāds stāstījums gida nevienmēr kaut kas jau paiet vienmēr garām, bet šajā filmiņā un tā no ekrāna varbūt, ka tā ir tāda, mēs viņu arī sauksim par tādu aktivitāšu telpu, kur šis notiks varbūt interesantāk bērniem, jauniešiem un tāds kaut kas atraktīvāks. Nulle saņemt arī ziņa, ka atbalstu guvis Kocēnu novada domes līderi programmā iesniegtais projekts par ekspozīcijas izveidi. Šim darbam piesaistīts vēsturnieks Alberts Rokpelnis, kurš atzīst, ka viens no galvenajiem uzdevumiem bijis nolemt, kurus faktus par šo tik seno un mūsu tautai nozīmīgo tradīciju ietvert ekspozīcijā. Tas informācijas apjoms un klāsts ir ļoti dažāds un daudzveidīgs, līdz ar to mēs koncentrējamies tieši uz Dikļu dziesmu svētkiem, uz 1864. gada dziesmu svētkiem, un no tā tad izejot, teiksim, Jura Neikana personība, viņa ieguldījums koru kultūrā un personības ieguldījums kā tāds. Un tad arī paši Dikļu dziesmu svētki, gan konkrētā pasākuma norise, gan arī viss pārējais kustības attīstība līdz vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem un tālāk līdz mūsdienām. Tiesa par 150 gadu senajiem notikumiem pirmo dziesmu svētku laikā saglabājušās visai skopas liecības. Pašu 864. gada notikumi ir tikai Neikana paša gadu vēlāk rakstītas atmiņas laikrakstā, bet ir dažādi citi materiāli, kas ir par to laiku, teiksim, tāda reālas liecības, ko var izmantot, ir tā laika dziesmu grāmatas, kas ir ar roku rakstītas, kas nav iespiestas, kas ir tādas reāls taustāms liecības, kā cilvēki mācījās dziedāt, kāda bija tā kora dziedāšana. Tā kā par un ap jau tām lietām diezgan daudz ko var atrast. Par savu slavenā senča godināšanu gandarīt arī Neikanu dzimtas pārstāve Ārija Neikana, kas dzīvo Jūrmalā. Ja ticēt var manas vecmāmiņas teiktajam, tad Juris Neikans ir mans vectēvs ir. Cenšos tagad kaut kā atjaunot to dzimtas koku, jo viņš ir ļoti sarežģīts ir. Tagad pēdējais laiks ir kaut ko, vismaz tagad, kaut ko sākt. Arī muzeja veidotāji atzīst, ka jūt pienākumu šajā vietā savulaik aizsāktās tradīcijas turpināt un gādāt par to nodošanu nākamajām paaudzēm. Mēs jūtamies Dikļos lepni, kad šeit ir šis dziesmu svētku šūpulis, un tā nu ir sanācis, vai tiek Dikļi ir bijuši tāda svētīga vieta šiem pasākumiem, jo mēs zinām, kad arī pirmais teātris latviešu valodā ir spēlēts Dikļos Zundurijā. Tad šīs tradīcijas galvenās kultūrā Latvijā, teātra spēlēšana un kordziedāšana ir dzimušas Dikļos. Muzeju atklās nākamvasar, kad ar daudzveidīgu kultūras programmu Dikļos tiks svinēta pirmo dziesmu svētku jubileja.